Pipistreļu otrā sērija. Lielā diena. Pipistrelis nekad nebija redzējis tik skaistus, tīrus un mirdzošus cilvēkus, kā tie, kas ienāca pa patversmes durvīm šajā rītā. Sieviete ar siltu smaidu un vīrietis, kurš mazliet neveikli turēja pavadiņu rokā. Aprūpētāja Līza viņus sagaidīja un pamāja Pipistrelim. Mazais, izskatās, ka kāds vēlas tevi iepazīt. Pipistrels pārsteigts sakustējās, viņa sirsniņa sāka daudzīties. Tas bija noticis ātrāk, nekā viņš bija gaidījis. Taču viņš nebija viens. Līza pie viņa būra atvēra vēl vienas durvis, un lēnā solī ienāca satriecoši skaista, brīnišķīga, ar pūkainu kažoku un gudrām acīm suņu meitene. Sveiks, mazais, viņa mierīgi teica. Es esmu Stefija. Pipistrelis bija mazliet apstulbs. Tu neesi no patvērsmes? Stefija pasmaidīja. Nē, es jau sen esmu savās mājās, un iespējams tās varētu kļūt arī par tavējām. Pipistrelis aizausās. Tu dzīvo ar viņiem? Viņš pameta skatienu uz sievieti un vīrieti, kas viņus uzmanīgi vēroja. Stefija pamāja. Jā, un viņi ir brīnišķīgi, bet mēs vēl neesam pārliecināti, vai tu būsi īstais mūsu ģimenei. Tāpēc es esmu šeit, lai ar tevi aprunātos. Pipistrelis iepleta acis. Aprunātos? Nu labi. Stefija pasmējās, lai noskaidrotu, vai tu esi drosmīgs, gudrs un labsirdīgs suņuks. Es esmu! Pipistrelis ātri iespiedzās. Es saņēmu poti un pat nebiju pārāk nobijies. Stefija pamāja. Nu, tas jau ir labi, bet īsts mājas suns zina, kā klausīt cilvēkus. Nebaidās no trokšņiem. Ir labsirdīgs, pilnīgi pret visiem ģimenes locekļiem. Un tā, mēs varētu pastaigāt kopā un paskatīties, kā tev iet. Pipistrelis piekrītoši piecēlās, viņa sirsniņa daudzījās, bet šī bija viņa iespēja. Pirmā pastaiga. Ārā spīdēja saule, un Pipistrelis pirmo reizi izgāja patversmes teritorijā, un nedaudz tālāk viņu veda ar pavadu. Līza viņu veda kopā ar Stefiju. Viņa lēnā solī devās uz nelielu parciņu. Stefija staigāja mierīgi un cēli, savukārt Pipistrelis nevarēja beigt griezt galvu uz visām pusēm. Oho, tur ir liels koks, un tur balodis, un skatu mašīna! Stefija pacietīgi gaidīja, līdz Pipistrelis nomierinās. Mazais, tev jāiemācās kontrolēt savas emocijas. Tu šobrīd esi pārāk satraukts. Cilvēki domās, ka tu neesi gatavs mājām. Pipistrelis saņēma sevi rokās un pieklājīgi apsēdās. Es esmu gatavs. Tieši tajā brīdī vīrietis pastiep roku un viegli noglaudīja Pipistrelim galvu. Labs puika, viņš maigi teica. Sieviete pasmaidīja. Viņš ir ļoti zinātkārs un jau tagad seko Stefijai. Stefija lēpni iztaisnojās. Mājās mums ir vēl kāds īpašs pārbaudījums, bet to jau tu redzēsi. Ja pienāks šis laiks, Pipistrelis izbrīnīti paraudzījās uz viņu. Stefija pacēla uz acis. Tev vēl ir daudz jāmācās, mazais. Kad viņi atgriedās patversmē, sieviete pieliecās pie Pipistreļa un teica: Tu esi brīnišķīgs kucēns, mēs apdomāsim, vai tu vari būt mūsu ģimenes loceklis. Pipistrelis sakļāva ausis. Viņi vēl nezina.
Stefija mierīgi piegāja tuvāk. Viņi pieņem atbildīgus lēmumus. Tu esi burvīgs, bet viņiem jāpārliecinās, ka tu viņiem deri tikpat ļoti, cik viņi tev. Pipstrēls klusi nopūtās, pavēroja, kā cilvēki aiziet kopā ar Stefiju. Viņa pirmais iespējamais ceļš uz mājām bija sācies, bet vēl nebija zināms, vai tas tiešām īstenosies. Cilvēki apspriedās ar patversmi darbiniekiem, un tad Līza atnāca pie Pipistreļa. Nu, mazais, izskatās, ka šī būs tava jaunā ģimene. Pipistreļs noelsās. Tiešām? Stefija iesmējās. Paskaties uz viņiem. Viņi jau tagad ir tevi iemīļojuši. Sieviete pieliecās pie Pipistreļa un noglāstīja viņa galvu. Mājās tev būs daudz ko mācīties, bet es zinu, ka tu būsi lielisks suns. Un tā Pipstrēls pirmo reizi dzīvē iekāpa mašīnā. Viņš sākumā paslēpās Stefijas biezajā kažokā, bet pēc brīža drosmīgi izstiepa galvu un lūkojās pa logu. Ārā zībēja koki, mājas, citi cilvēki un suņi. Viss bija tik liels, tik milzīgs un arī jauns. Mājās ir daudz noteikumu, Stefija brīdināja, bet galvenais, tev jāieklausās cilvēkos, jo viņi vēl tev tikai labu. Un vispār, mazais, Stefija nopūtās, viegli pakustinot asti prom no viņa, mieru. Mašīnā uzvedies mierīgi, rāmi, bet Pipstrēls nevarēja nosēdēt mierā. Viņam bija jāskatās pa logu, viņam bija jāgriežas, viņam bija jāmēģina ierāpties sievietei klēpī, tad atkal jāpavērs uz Stefiju. Stefija pārmetoši šūpoja galvu, viņas brūnās acis pavērās pret mazo kucēnu. Tu tiešām nekad neesi braucis ar mašīnu? Nē! Te viss kustas, viss ir tik interesanti. Pipstrēls aiz sajūsmas uzlēca uz priekšējā sēdekļa. Nē, sieviete viņu viegli satvēra un nolika atpakaļ Stefijai blakus. Sēdi mierīgi, mazais, mašīnā jāmācās būt rāmi, citādi ir bīstami. Stefija nopūtās, pieliecās tuvāk. Es tev pastāstīšu noslēpumu. Kad es biju maza, arī es nevarēju nosēdēt mašīnā mierā. Pipstrēls izbrīnīts ieplet acis. Tiešām? Jā, Stefija teica, bet es iemācījos. Selpoju lēni, klausos cilvēku balsīs. Mašīnā var būt ļoti patīkami, pat var arī iemigt. Iemigt? Pipstrēls iesmējās. Nu gan tu smejies, kā lai aizmieg tādā vietā. Bet Stefija vienkārši mierīgi apgulās, viņas galva viegli atspiedās pret sēdekli. Pipstrēls to vēroja, viņš mēģināja elpot dziļi, tad vēlreiz viņš apgulās tāpat kā Stefija. Pēc brīža jutās nedaudz mierīgāks un varbūt, ka nedaudz noguris. Pēc dažām minūtēm sieviete, paskatījusies atpakaļ skats spogulī, pasmaidīja. Pipistrelis bija aizmidzis.